Labvakar visiem. Šovakar mēs runājam par coachingu un to, kā coachings var palīdzēt vai atbalstīt personīgo un arī profesionālo izaugsmu. Šovakar aptuveni stundu būs prezentācija, pēc tam pastāstīsim šajā MetaCoach skolā, kuru platformā esat šovakar nokļuvuši tie, kas pieslēdzās video skatīties. Runāsim mēs par MetaCoach skolā, arī par kursiem, kur tad var mācīties coaching, bet to pašās beigās. Sākumā, ko es jums piedāvāju? Es jums piedāvāju šodien bezmaksas coachinga sesiju. Tiem, kas būs tagad jau pieslēgušies arī šajā webinārā, es aicinu jūs paņemt pildspalvas, paņemt lapas. Un tie, kas skatās video, jums tieši tas pats, vienkārši paņemiet pildspalvu lapu un es ik pa laikam uzdošu jautājumus. Jūs varēsiet pierakstīt savas atbildes, jūs varēsiet arī viņas galvā sev vienkārši pateikt, un tad no jautājuma uz jautājumu iziesim cauri konkrētai metodei, un tad beigās arī parādīšu, par kādu metodi ir runa tad. Nu, tad aiziet coachings personīgai un profesionālai izaugsmai. It kā elementāra lieta, vai ne? Izaugsme. Kurš tad to nezina, par ko ir stāsts? Nu, tad paskatīsimies, tā ir vai nav. Par sevi mani sauc Evija Vanderbēka, un es esmu supervīzora labūtības un līderības coach. Ikdienā atbalstu cilvēkus, darbiniekus, strādāju tikai ar darba jautājumiem. Es atbalstu darbiniekus ieraudzīt, kā no nevaru, nespēju, nezinu kā varu, gribu, man sanāk. Ļoti daudz strādāju ar uzņēmumiem, strādāju arī sadarbojos ar MetaCoach skolu, lai jau 5. gads saskaitīju, ar ko ļoti priecājos par šo sadarbību. Un labūtības stresa pārvaldības kurs arī skolā ir manis radīts un kopā ar Lailu praktiskā komandu coachinga kurs. Ja kādu interesē, šodien par šo kursu nestāstīsim, bet ja kādu interesē, tad pilnīgi noteikti varat jautāt tie vadītāji vai coachi, kas gribētu padziļināt strādāt ar grupām. Laila, pastāstīs par sevi? Jā, mani sauc Laila Snidzāne, un es vādu šo brīnišķīgo mācību centru. Šis ir centrs pieaugušiem cilvēkiem, un mēs palīdzam, ziniet, personīgā izaugsmē, es teiktu. Jā, no vienas puses, piemēram, tā programma, lielā coachinga programma, tas ir par jaunās profesijas apgūšanu, bet pirmajā modelī es vienmēr saku, man studenti netic, un kursa beigās saka, mēs tev neticējām, bet tā viņš arī ir. Es saku, jūsu dzīve mainīsies. Kāpēc? Jo caur padziļināto sevis izpēti un dažādu metožu un spēju un prasmju attīstību, mēs ejam uz to, ka mēs paliekam apzinātāki, mēs uzņemamies atbildību par savu dzīvi, mēs sākam beidzot realizēt savus mērķus. Neviens cits mums neko nav parādā, mēs paši esam atbildīgi par savu mērķu realizāciju un par to, vai mēs dzīvojam tā, kā mēs vēlamies. Tas ir viens tāds liels, svarīgākais un tāds lielākais virziens. Un, protams, ir papildus programmas, kā jau Evija minēja, gan praktiskais komandu coachings, gan labbūtības coachings, gan emocionāla inteliģence. Tās prasmes, kas ir atbalstošas, ja, personīgā izaugsmē. Un es ikdienā strādāju ar komandām, arī ar vadītājiem, vairāk ar grupām, bet ir arī man individuālās sesijas, kad es vadītājiem palīdzu tikt galā ar kaut kādām situācijām. Tas ir īsumā par mani. Laila, kamēr tu runāji, zini, kā es secināju, MetaCoach skola īstenībā ir personīgās izaugsmes skola, vai ne? Viss, ko tu noskaitīji. Bet tad ejam paskatīsimies, kā tad tur ir. Atcerieties, tie, kas tikko pievienojās, paņemiet lapu un pildspalvu, kaut ko aicināšu pierakstīt. Mums šodien stundas laikā daudz jāizrunā, kam tad noderīgi domāt un kurā brīdī par personīgo izaugsmi. Ļoti daudz par to raksta, par to runā, elementāra lieta, bet kurā dzīves brīdī vai kā pamanīt, man kaut kas šobrīd jāmaina. Un reizēm pat ir jāmaina, nevis gribas mainīt. Kas ir coachings? Tie, kas pazīstam ar coachingu, jūs noteikti to zinat. Droši vien esat jau coachēt, praktizēt, bet ir cilvēki, kas ir dzirdējuši un ir dažādi mīti galvā, un tad īsti nav skaidrs. Tad nu pēc šodienas tiem cilvēkiem jūs spēsiet kādam pastāstīt, kas tas coachings ir. Ko sagaidīt no sadarbības ar coachu? Un coach ir izaugsmes veicinātājs Latvijas profesiju klasifikatorā. Tātad tas jau ir izaugsmes veicinātājs, nozīmē arī par to personīgo attīstību, vai ne? Kā coachings var būt noderīgs? Un arī metodas. Kā vienmēr mūsu šajās webināros noteikti beigās ir kāda metode.
Un, kā jau minēju, pašās beigās, ja kādam interesē, kur tad var apgūt coaching profesiju, pastāstīsim ar Laivu pašās beigās. Reku jau būs pirmā tēma, kad noderīgi domāt par personīgās un arī profesionālās izaugsmas nepieciešamību. Nu, dažādi, jā. Paskatieties bildē emoji, ja, kur salikt. Tad, kad es esmu priecīga, laimīga, man viss labi, nu, tad īsti nekādas tādas dzīves izmaiņas nav vēlamas pat, un es neiedomājos, ka kaut ko vajadzētu mainīt. Bet pienāk dzīvē brīdis, un sesijās cilvēki bieži saka, zini, krustceles, man ir tāda sajūta, ka es kaut ko sāku, kaut ko beidzu, īsti nav skaidrs, kaut ko man prasās. Tieši tādiem vārdiem. Es nezinu, kurš internetā, bet es atradu vienu citātu, kur arī padalos cilvēki, kas netiecas pēc izaugsmas, tikai eksistē, nevis dzīvo. Mēs varam tam nepiekrist, varam piekrist, bet tur kaut kāda taisnība ir, ja, ka mums ik pa laikam prasās kaut ko jaunu, iemācīties drusciņi, izejot no komforta zonas, jo tikai tā jau mēs kaut ko jaunu varam apgūt. Nu tad lūk, ja tev sajūta, ka iestājusies rutīna, daudz visu laiku jādara viens un tas pats, un vien tie paši cilvēki, viens tās pašas darbības, un kaut kāda sajūta, kas stagnējusies. Tad, kad nepieciešams darbā konkrētas zināšanas, jābūt jauna sistēma, jauna programma, nu es vienkārši viņu nezinu. Mācoties, es jau kaut ko personīgi arī iegūstu. Ir mērķis panākt konkrētu izglītības līmeni. Tas bija mans stāsts, ka 30 gados ar visiem augstākiem amatiem, kas man bija tajā brīdī, man nebija augstākās izglītības, man pat bakalaura nebija, un tad es vienkārši manas izaugsme bija, ka man vajadzēja augstāko izglītību. Ja? Tā kā tas ir tāds mērķis jau. Ieradums visu laiku mācīties. Ja mūsu skolā, šajā Metacoach skolā, kur jūs šobrīd klausties, Zoom platformā, ir ļoti daudz, kā mēs sakam, mūsu skolas fani, ko tas nozīmē, ka viņi patiešām ir atraduši, kad ir vērtīgas programmas, viņi nāk uz vienu, un tad attīstās par nākošo, jau vēl nākošais solis, un ir prieks redzēt to, kā cilvēki zina, ko viņi grib, kādēļ tieši šo, un ko viņi mācīsies. 6. punkts sapratīsiet, ja saka iekšējā balss urda. Lai kāds varētu izklausīties. Urda tevi balss. Par ko stāsts varētu būt? Jā, it kā viss ir labi, bet gribās kaut ko Jā. vēl labāku vai savādāku. Jā. Jā. Un galvenais, ka kaut ko, un kas tad tas īsti ir, un kurš man var palīdzēt to ieraudzīt. Nu, redzat, ambīcijas. Es zinu, ka nākošo 5 gadu laikā šo departamentu vadīšu es. Ja? Nevis šis boss. Nu, piemēram, tās ir manas ambīcijas. Un arī pats process, mācību process patiešām sagādā foršas emocijas. Un kā es šito tagad izdarīju, es vispār nevaru iedomāties. Tāpēc, ka tu iemācījies, tāpēc, ka tu apguvi kaut ko, vai ne? Nu, tad, lūk, pirmais uzdevums tiem, kas ir webinārā, es aicināšu jūs arī čatā būt ļoti, ļoti aktīviem un atbildēt uz tiem jautājumiem, bet pirmais jūsu uzdevums. Kas ir tas, pagaidām pierakstiet uz savas lapas, patiešām kā pirmo jautājumu, kā atbildi uz pirmo jautājumu. Ko tu gribi darīt, gribētu savai izaugsmai šobrīd? Coachings vienmēr ir no šeit un tagad šodien. Kas ir tas, ko tu vēlētos iemācīties, izlasīt konkrētu grāmatu priekš sevis? Un šodien ļausim sev būt egoistiskiem, labi? Domāt tikai un vienīgi par sevi. Bez pārmetumiem. Tas nekas, ka jums tur apkārt bērni vai vēl vakariņas kādam jāgatavo, ja? Tad varēsiet video vēlreiz noskatīties. Pierakstīsiet lūdzu, kas ir tas, ko tu gribi darīt? Kā to visu saprast, kā atbildēt šo jautājumu? Kas tev tieši interesē šobrīd? Varbūt kādu iedvesmojuši parunāja, viņš kaut ko mācās vai viņu, un tu arī gribētu. Kādas kompetences tev darbā pietrūks? Arī tas varētu būt šī jautājuma atbilde. Kā tev šķiet, ko tev noderētu apgūt? Redziet, viens ir gribu, viens ir vajag, nepieciešams. Ja? Uzrakstījāt čatā? Pieliekat plusiņu čatā, uzrakstīju. Plusiņš, nu mīnusiņš neuzrakstīju, bet tad godīgi varat pateikt, es sapratīšu. Vienkārši, lai pēc tam mums saruniet uz priekšu. Tie, kas ir klāt, uzrakstiet plusiņu, tie, kas uzrakstīja. Kas ir tas, ko tu gribi priekš sevis attīstībai, izaugsmai? Ja? Un kā tad ir par to, ko mēs jau runājām? Pirms tam es nezinu, nesaprotu, varbūt, ka vajag krustceles, kaut kāds sagurums, kaut ko prasās, kaut kas urda. Un tad, kad mēs sākam to darīt, tad ir pilnīgi cita enerģija, citas emocijas. Un īpaši, ja jūs mācaties kaut kā, nevis kaut kā, bet kopā ar grupu, ar cilvēkiem, ar domu biedriem, mēs
viens no otra ietekmējamies labā nozīmē. Protams, ka jums būs treneris vai pasniedzējs, kas tur būs priekšā un kaut ko, ja mēs par mācībām runājam. Bet tā var būt arī grāmatas lasīšana vai grāmatu lasīšana, ja? Tā kā mēs mainamies. Un vēl ko var par izaugsmu domājot, dažādi emocionālo stāvokļi. Es nezinu, visu kā par daudz, vai īstenībā, jā, vai īstenībā tas pēdējā bilde ir. Reizēm tā var būt jauniešiem, ja? Kad mamma aizgāja mācīties par juristu, tāpēc, ka 3. paudzē jurista, bet īstenībā es gribu būt aktieris. Un tajā brīdī man izaugsme personīgā sākas tad, kad es gribu darīt to, ko es daru. Jā, Lēl. Jā, man vienkārši, mēs šodien esam tādā draudzīgā kompānijā, man ļoti gribās Innei palīdzēt. Ja Inna raksta mīnusiņš, ja zinātu, tad to jau arī darītu. Tas nevienmēr ir par kaut kādām prasmēm un zināšanām. Tas ir reizēm saistīts ar kaut kādiem mērķiem. Inna, varbūt jūs varētu vai kāds cits klāt vēl padomāt, ko jūs gribat mainīt savā dzīvē vai darīt savādāk. Piemēram, es pastāstīšu savu piemēru. Es reāli eju Evija līdzi tavai sesijai, ja, un ja vajag piemērus, es stāstīšu uz sava. Es gribu nākamgad, lai skolē parādās digitālās apmācības, mikro baiti tādi mācības, ja, pa dažādām tēmām. Priekš manā personīgā izaugsmē tas būtu pirmkārt salauzt to stereotipu, ka mazās mācības arī var būt noderīgas, ja? Un otram kārtām es neko nesaprotu no mācību digitalizācijas un kā to darīt. Līdz ar to priekš manīm izaugsme būtu mainīt savu attieksmi uz to, un otrs būtu apgūt, iegūt vajadzīgo informāciju un prasmes, kā to izdarīt. Ja? Tā kā varbūt, Inna, padomājiet, varbūt saistīts ar kaut ko, nezinu, tur vēlos jaunu māju, kādas prasmes, kompetences, resursi man šobrīd trūkst. Ja, un kas ir trūkst manā personīgā izaugsmē, lai es varu to izdarīt. Ja? Inna, ceru, ka palīdzēja nedaudz. Jā. Redz, cik interesanti. Tas, ko tu aprakstīji, tev sanāca diva veida izaugsmes. Viena būs profesionālā, viena būs personiskā, ja? Tā attieksmes maiņa. Zini, kāds man piemērs bija, kādreiz strādāju ilgus laikus, 10 gadus vadītājas amatā, un kā tas dzīvē notiek, vai ne? Urda viena balss, un man ļoti gribējās apgūt floristikas kursus. Es veselu pusgadu mācījos floristikas kursos, man padevās, man patika, un redzēt, es to esmu apguvusi, es joprojām to varu darīt, tas nav profesionāli man nepieciešams, bet vienkārši gribējās. Ja? Ejam tālāk. Vai, piemēram, dāvanu saiņošanas iemaņas. Kāpēc ne? Tagad ir tik ļoti skaisti dažādi kursi pieejami. Personīgā izaugsme profesionālā. Ejiet līdzi domās ar mani, lūdzu. Un, tā ir tāda personīgā izaugsme, būs pašpilnveidošanās process. No vienas puses, jā, piemēram, ja iesim uz kursiem, tur Laila būs mūsu pasniedzēja, viņa man kaut ko mācīs. Bet no otras puses, es jau kaut ko pieņemu un kaut ko nepieņemu. Līdz ar to tas ir mans iekšējais process. Tālāk būs kaut kādas darbības, un mērķis būs patiešām veicināt pašapziņu. Mums bieži vien arī, kas ir koči, ne pirmo reizi mēs sastopamies cilvēkiem, kuri ir iekšēji sajūta, bet kur tas jau nav man. Ja, tā iekšēja sajūta, es neesmu pietiekami labs vai laba, ja mēs par tādu pašapziņas jautājumu runājam. Un ar katru iemaņu mūsu pašapziņa ceļās. Ar katru izlasīto grāmatu. Kaut vai es izlasīju, tāda malacīte. Izlasīju grāmatu. Tas ir mans stāsts. Es atvaļinājumā, man bija programma uzlikta. Aizbraucu atvaļinājumu uz mēnesi, cik tur bija 20 grāmatas čemodānā. Ja? Es priecājos, ka es tur 5 izlasīju vai cik bija. Tā kā ar katru mēs kaut ko mazo solīti sev arī pašapziņu paceļam. Un, protams, ka attīstam iekšējos resursus. Nē, tajos kursos floristikas man pirmajā reizē baigi nekas neveicās. Man viss patika, ko pasniedzēja darīt. Bet man tur kā gāja, tā gāja. Bet ar katru nākošo pušķi, redz, kā es arī kaut ko varu, ja? Un atklāsmes priekš sevis. Man izrādās patīk rozā krāsa. Iedomājieties, kaut kādā procesa laikā notiek visu laiku solīt pa solītim. Un tas, ka mēs tiecamies, pēc kaut kā vairāk nekā ir tagad, tas ir par to izaugsmu. Un patiešām tam nav jābūt, ka tu ej ritīgi tikai mācīties un kaut ko apgūt akadēmiski. Tas var būt elementāras lietas. Tas var būt jauna ieraduma veidošana.
No mājas nekārtošanas pēkšņi, kas mums te jākārtoja māja šovakar arī pateica čatiņā, ieradums ir, ka es to darīšu regulāri reiz nedēļā, piemēram. Darbā, kas ir vajadzīgs, vai kas noder profesionāla izaugsmu, kad tad mēs to meklējam. No vienas puses, jā, mums ir akadēmiskās, kam nu ir, kam nav. Es zinu, kāpēc es gribu augstskolā stāties, es zinu, kāpēc es gribu maģistros vai doktorantūrā. Tas ir katram iekšējai nepieciešamība, vajadzība, bet tas ir atkal apzināts solis, apzināti. Klausieties, izņemiet tos jaunības gadījumus, ja, ka mēs dēļ mamām un tētiem aiz laba gribēdam klausot, patiešām gribam un izmēģinam, ejam mācīties to, ko ģimene ir mums teikusi, ka vajag turpināt ģimenes biznesu vai vajag turpināt to, kas ģimenē iesākts. Un reizēm ir tā, ka ap 22 gadiem saprot, ka īstenībā es to negribu studēt, es gribu stāties ārā un pilnīgi citu jomu darīt. Vēl kas ir darbā, tas, kas man ir nepieciešams. Tā arī būs profesionāla izaugsme. Jaunu sistēmu jāapgūst, nezinu, Excelī kaut kādas lietas man jāiemācās, kaut arī es neesmu Excel cilvēks. Es tagad par sevi runāju, ja? Tad, kad es sāku ar Exceliem strādāt, man bija, kā es šito izdarīšu. Un pēc tam, kā jau biznesā notiek, strādājam ar daudzām nulēm un daudzām lapām Excelī. Jā, tad, kad es darbā zinu vairāk, es jūtos labāk, stabilāk, un man, protams, ne tikai pašapziņa paceļās, mana latiņa paceļās darba tirgū. Ja? Sapratīsiet, uzreiz es jūtos tā kā, ka es varu arī šajā pozīcijā. Reku vakants parādās. Man ir sajūta, ka es nevis, ka nevaru, kur nu es, bet es varu. Un tā kā profesionāli un personīgi mēs kopā arī tā kā izaugsmu nevaram īsti atdalīt. Var notikt mērķtiecīgi profesionāla izaugsme, bet viņa var, lai varbūt, ja tev kāds gadījums no tavas darba dzīves, es zinu, ka tu esi arī biznesa vadītāja bijis, tīri, ko tu varbūt atceries. Jā, kad pierunā kļūt par vadītāju, un tu it kā pat neesi mērķtiecīgi gājis. Šis bija mans stāsts. Man vienkārši pārliecināja, ka tu to vari. Viņiem, iedomājieties, tie, kas ar mani runāja, viņiem vajadzēja mani pārliecināt, ka es šito varu izdarīt. Ja? Lai, ja tu atceries kādu piemēru nemērķtiecīgai izaugsmē, tad droši. Jā, ļoti labi atceros. 2020. gads aprīlis. Kā tagad atceros, kad aizklipēja visu cietu, un mēs pirms tam strādājām. Jums līdz 20. gada aprīlim tāds webinārs nebūtu iespējams. Un vajadzēja vienā momentā, protams, mēs tur sākumā papretojāmies iekšēji un pārcēlām kaut kādas grupas, bet pēc tam nācās 1-2 dienu laikā apgūt Zoomu, kā strādāt, kā pareizi tur izturēties, kā veidot šo saturu, lai viņš ir atbilstošs online, kādi tur uzdevumi varētu būt. Nācās pielāgoties, nebija variantu. Nemērķtiecīgi, pareizi, visa pasaule. Nemērķtiecīgi. Jā, un tas arī bija tāds izaugsmas periods, kad mums īsti neviens nejautāja, tu esi gatavs vai nē. Bet skatieties, mēs esam tur, ko esam, un īstenībā darām visu ļoti atbilstoši, un tieši tā kā tu teici, varam darīt to arī online. Tie, kas uzrakstīja savu izaugsmes tādu mērķi, padomājiet, tas ir par personīgo vai profesionālo izaugsmi. Uzrakstīsiet čatā, lūdzu. Tā tev būs profesionāla izaugsmē vai personīga izaugsmē. Ja? Lai par tevi skaidrs, par tevi jau noskaidrojām. Jā. Ko tev nozīmē personīgā izaugsme? Vienmēr ir jautājums tieši tas, ko es jums tikko jau pajautāju. Tas, ko es darīšu, ko man dos? Ļoti svarīgi to noskaidrot. Zin kā, nevis šaut uz tur buju-duju, kaut kur. Lailu piedod tevi par piemēru. Lailu uz foršiem kursiem aizgāju. Tad es arī līdzi. Un redz, ko es vēl kādam pateicu, tad tas arī līdzi. Ja? Reku par to nemērķtiecīgo varbūt izaugsmi, bet es vienkārši, kāpēc ne? Ko man tas dos? Kāpēc šo svarīgi zināt? Tāpēc, ka tas iegulda laiku, tas iegulda līdzekļus. Un tad, ja es tajā buju-duju variantā esmu to izdarījusi, Lai piedod, kurš būs vainīgs? Vai ne? Es? Nē, tu mani ievilki tajos kursos. Jā, protams, ka es būšu, bet es jau sev tā neatzīšos. Tāpēc ļoti mērķtiecīgi saprast, kas ir tas, ko es daru savai izaugsmē. Lai kāds ir atbildes? Čatā. Zini, vairākums atbildes ir profesionālai izaugsmai, un ir divas atbildes, kur ir gan. Re, tieši tā. Labi.
Tāds tad varētu būt rezultāts. Tīri teorētiski un arī uzreiz domājot par visiem saviem iepriekšējiem personīgās profesionālās izaugsmas procesiem. Nu, protams, ka zināšanas mums vairāk būs. Ja? Tā pati floristika, es taču nezināju, ka tur vesela matemātika gandrīz kā tur jāliek, kas tur kādas krāsu salikumi der, kādi neder. Ja? Paplašināts redzesloks un pašattīstība. Tas, ko es, piemēram, tur mācījos, es viņu varu pielietot citur pasākumos. Ja ir jāsaņo dāvanas, es arī to māku pēkšņi. Ja, tā kā paplašinās no tām zināšanām, man interesi parādās, bija tikai floristika, tagad man dāvanas saņot parādās, gribēšana pat, tāpēc, ka es redzēju, ka es varu. Nostabilizējas manas vērtības. Es varu. Es esmu radoša. Es vai radošs, ja? Nu, piemēram, tom savām lietām, ko jūs tur mācāties, vai grāmatas, ko tu lasi. Ir cilvēki, kas ļoti daudz lasa grāmatas vai skatās konkrētas dokumentālās filmas, tā ir viņu pasaule, tā ir viņu izaugsme, iekš tās jomas, kurā viņi ir, kas viņiem patīk. Un, protams, pašapziņa arī ceļās. Atcerieties, es varu, ja? Pārliecība. Man ir pārliecība, ka šo es varu. Par pārliecību. Es biju tā Laila, kas teica, es nekad mūžā nevadīšu nekādas online mācības. Es biju tā. Es tagad godīgi publiski jums atzīstos visiem. Ja? Nekad nesaki nekad. Nu, pastieties, tad, kad es sev pasaku nekad, es sev atņemu izaugsmas iespējas īstenībā. Jā, konkurence darba tirgū. Tie, kas to dara, attīstās savā darbā, tad, nu, konkurence lielāka. Kāda kritērija? Paskatāmies tā. Es nemācēju, iemācījos. Nezināju, uzzināju. Elementāri, ja? Nespēju izdarīt. Nu kā, pa solītim, bet apgūvu. Tie, kas ir ilgstošos kursos, ja, mums arī šobrīd coaching kurs 9 mēnešus Laila, ja? Studenti mācās. Ar katru moduli var redzēt, cik viņi ir atvērušies vairāk un enerģijas pilni tikai tāpēc, kad redz gan to, ka tas dod, gan arī to, kā tas palīdz citiem cilvēkiem. Un jēga parādās. Bet sākumā, jā, neko nezināju. Nespēju izdarīt apgūvu, baidījos. Solīt pa solītim man radās drosme. Negribēju. Parādījās motivācija. Kāpēc? Caur darīšanu un varēšanu. Ja? Droši vien, ka ir vēl kaut kāda kritērija, bet skatīsimies tālāk. Skaties, ko es gribu novēlēt kā labbūtības koču. Visi, ko jūs uzrakstījāt. Tagad pavērojiet un caur šo te prizmu paskatieties, vai tas jūsu mērķis, ko jūs uzrakstījāt. Redziet, pēdējais augšpusītē ir pašizpausme, pašapliecinājums, te ir arī izaugsmanas, tas, ko es gribu realizēties, pašrealizācija. Taču Maslow piramīdā apakšā ir pamatvajadzības, drošība, sociālās vajadzības, man piederības sajūta kaut kam. Un tad ir sociālais atzinīgums vai atzinība, tātad cieņa novērtējums. Ja mums nav pirmās divas, ja mums jādomā, kā nomaksāt parādus, bērniem tur skolā kaut kādas problēmas, ja man tur darbā ir, es slimoju visu laiku, ja man nav pamatvajadzības nodrošinātas, tad varbūt to izaugsmas procesu šobrīd vajadzētu atlikt, vai tiktu galā ar tām pamatlietām. Vēl kā tev šķiet, kam dēļ, kā tu teiktu? Zini kā, es pat teiktu, ka nevis būtu vēlams atlikt, bet viņš atliekas automātiski. Jo tad, kad nav sakārtotas pamata lietas, cilvēkiem pat galvā doma neienāk vakarā aiziet uz kaut kādu izaugsmes semināru vai vēl kaut ko. Pat nav, viņš vienkārši nav, jā, tā doma nav. Un tā ir atbilde par to, ka, piemēram, arī komandās, organizācijās nav vērts pasūtīt kaut kādas lekcijas, treniņus un tā tālāk, pirms nav nokārtotas pirmie 2 līmeņi, un arī 3, kad kultūra kaut kāda izveidota, draudzības un tā tālāk. Jā. Un darba organizācija. Nav vēlams, viņš vienkārši nav. Šis jautājums vienkārši nav cilvēka redzeslokā. Nu, tieši tā, un tad arī nekādus teātrus, kas arī ir izaugsmes, starp citu daļa varētu būt koncerts, vai ne? Jā, nu tas tikai tā atgādinājums. Nu, lūk, mācības un prakse. Protams, ka ja mēs par mācībām, kur to visu darīt vai kā to darīt, katram savas personīgās profesionālas izvēles pamatā tomēr ir kaut kādas mācības, jo es jau varu apgūt arī pati teorijas grāmatas lasot. Tur mārketingu vai biznesā, bet ziniet, kā tomēr tā interakcija ar cilvēkiem ir vajadzīga, vai ne? Un tas būs process, ne tikai gala rezultāts. Čatiņā lūdzu uzrakstiet, un šeit jums tāds jautājums.
Kas ir pēdējais, ko tu mācījies vai tagad apgūsti? Kas ir pēdējais, ko tu mācījies vai tagad apgūsti? Laila, kas tavs pēdējais, kamēr citi raksta? Burtiski vakar pabeidzu vienu mini kursiņu Train the Trainer. Paplašināju savas zināšanas, kā vadīt nodarbības. Nu, super, rekord būs, tad varēs likt lietā atkal vai neko apgūt. Jā, sarakstiet, kas ir pēdējais, nu, ko tu atceries. Vismaz nav jau jābūt tur kursam, varbūt kaut kāds online, kaut ko redzēji, kaut vai stundiņu, bet kaut ko mācījies. Kas ir tas, ko tu mācījies vai apgūst vai gribētu? Rakstiet, kā ir. Sāk jau birt, es varu nolasīt. Ir Lana mācās bakalauros, Jūlija apgūst coachingu, jā, atceramies Jūlija. Inna laika līnijas dziedināšana oktobrī, personāla vadība maģistra programma noslēguma darba procesā, Guna vēlam veiksmi, ainavu arhitektūru, Trenze treneru un jātara zirgu. Jā, ar zirgu super, Brigita. Pedagoģija, Laura raksta. Redz, ļoti dažādas tās jomas ir. Super. Paldies par atgādinājumu, jā, ar zirgu. Nu, tās tā kā vienas ritīgas iemaņas pareizi, un tur arī zināšanas nāk klāt, jā. Parši, paldies. Jā. Ir cilvēkam patiešām patīk mācīties, jo tas sagādā viņam prieku, sagādā gandarījumu. Un kāpēc nē? Un tagad iesim pie tā coachinga. No vienas puses mēs jau te runājam, ka īstenībā tas ir personīgās izaugsmas, varētu būt viens no variantiem, bet tie, kas neko par coachingu nezina, tā lai, kā jau es solīju, būt jums informācija, kas tas ir. Tā ir no vienas puses no procesa tāda vienkārša saruna, ja mēs individuāli ejam pie coacha. Un tas ir par to, kā attīstīt tavas prasmes un zināšanas, saprast, kas ir tas, ko tu zini, ko tu gribi, un arī uzlabotu personīgo vai profesionālo sniegumu. Jo pēc šīs definīcijas vien sanāk, tas ir tāds personīgais un profesionālais izaugsmes ceļš vai coach, tūlīt arī pieskaršos, kas sadarbības rezultātā ar coachu varētu būt rezultāts, tad, jā, coach ir tas, kurš tev to var palīdzēt. Coach pilnīgi noteikti nebūs tas, kurš tev teiks, kā jādara un ko jādara. Un kas notiek rezultātā tad, kad, ne pēc pirmās reizes un arī ne pēc otrās, bet ar laiku, kad es iemācos procesu, es iemācos arī, ka es apņemos kaut ko darīt, jo katra sesija beidzas ar darīšanu. Un šis ir tik efektīvi coachingā, ka pat tiešām es, lai kā man būtu, lai kāda resursa, es tomēr pielēmu, ko es darīšu. Es eju, daru, nāku uz nākošo sesiju. Un tā vēlreiz, un tad coach kādu metodi izmanto. Un tādā veidā es arī mācos un apgūstu kaut ko. Kaut arī coach man nedeva nevienu padomu. Ja? Tas par coachingu. Coachings pilnīgi noteikti nebūs padomu, tikko minēju. Vai arī konsultācijas. Laila, tu taču zini, kā tie vadītāji jāvada. Nu, pasaki man. Man nav laika šitam visam garai penterē, ko tu man te tagad prasi. Ja? Es tikko atspūgļoju, kā man klients vienreiz teica. Bet tad, kā coachi turamies kā mūris, ja, vai kā jauniem coachiem gribētos labiem būt, bet tāds nav mērķis. Tā arī nav terapija, tam ir citi speciālisti. Un akadēmiskā izglītība arī tā nebūs. Arī, ja jūs, piemēram, šo skolu beigtu, tad būs certifikāts, par ko Laila beigās pastāstīs, bet nebūs akadēmiska izglītība. Tas ir augstskolā. Un arī tas nebūs papļāpāšana par dzīvi. Forši stundu pasēdējām. Nē, tur ir savas struktūras, savas metodes, savas kompetences. Un pamatprincipi ir konfidencialitāte. Ļoti, ļoti vērtīga lieta. Kāpēc? Tamdēļ, kā? Šis ir laiks man, un es zinu, ka neviens neizpaudīs to, ko es šeit runāju. Un saprotiet, tas, ka es drīkstu būt tāda, kāda es esmu, vai tu kāds tu esi, tas palīdz man būt tādā dziļā saskarsmē ar pašai ar savām problēmām, jautājumiem, ko es tur ārpusē īsti nevaru izskatīt arī. Un tad domāt, ko es ar to gribu darīt. Noskaidro jautājumu palīdzību coach. Kā tu vēlies šo risināt, kas tev ir nepieciešams, kādi resursi tev jau ir, kādi resursi tev nepieciešami. Tūlīt jūs tiksiet šo risināt pie savu jautājumu, ja, ko pierakstījāt tie, kas uz lapas pierakstīja. Coach vienmēr būs neitrāls. Lai ko tu teiktu par sevi, lai kā tu teiktu par citiem, coach nedos tev vērtējumu.
un noteikti nenosodīs. Tas nozīmē, ka tā ir patiešām tāda neitrāla sajūta un saruna precīzāk. Coach atbild par coaching procesu, un savukārt tu nāksi pie coacha, tu atbildēsi par to, ko tu pieņēmi lēmumu vai ko tu izdomāji, ka nedarīsi. Tā nav coacha kompetence un arī nav atbildība, tā būs tavējā atbildība. Un tieši šādā veidā šajā procesā paceļās tas apzinātības līmenis. Es eju, daru, varu, sanāk vēl. Redziet, kur tā personīgā attīstība arī sākās. Nu jā, tā nebūs papļāpāšana, ja būs struktūra, konkrēta struktūra. Man interesē uzrakstīt, kāds tavs izaicinājums darbā šobrīd, tāds lielākais izaicinājums. Nu, kas ir tas, kas tev patiešām norūp? Nepareizi latviešu valodas skolotājiem tikko pateicu. Kas tev rūp šobrīd, kas tev rada raizes, kas tev varbūt satrauc? Bet kas šobrīd ir izaicinājums? Es negribu teikt problēmu, nē, izaicinājums. Ar visu to, ka dāvanas jāpērk, ir pirms Ziemassvētku laiks, nu jau pēdējā nedēļa, ja gandrīz. Un varētu būt tas. Laila nolasīs, kad parādās, kas vienkārši grupā tāda aptauja, lai mums sanāk. Jā, Jānis, jūs esat tik laimīgs cilvēks. Jānis raksta izaicinājumu nav. Tādu nav. Super. Efektīva laika plānošana starp darbu un atpūtu kā izaicinājums. Man dara raizes, ko darīšu, ja šī darba nebūs. Man pilnīgi jauna profesijas sfēra. Gluži pretēji Jānis raksta, tas ir slikti, ka nav izaicinājumu. Jāsagādā Jānis sev izaicinājumu, vai ne? Jā, izrauties no profesionālās stagnēšanas, kā izaicinājums, jā, super. Jā, jauna vēl joma, jauna profesija, jaunas vai ne lietas, un tajā brīdī ir tas, kā šito visu, jā? Parši. Klausieties, labā ziņa, kad ar visiem izaicinājumiem var tikt galā, jautājums kā? Un jautājums, kad vēl bez tam? Tāpēc paskatāmies, ko varētu coach palīdzēt potenciāli tie, kas nav bijuši, tie, kas neko nezina. Tad, kad tev kaut kādi svarīgi, tu saproti, ka man tie mērķi ir, bet varbūt viņi tādā hausiņā, varbūt, ka viņi man nav skaidri ilgtermiņā, varbūt, ka man atkal uz mēnesi ir tik daudz mērķu, ka es neko nesaprotu. Tad coach var būt tas cilvēks, kas tev jautājumiem tev palīdzēs tā, ziniet, tādu hausu tīt kamolītī, noturēt fokusu. Multitaskeri, mani mīļie. Es pati zinu, kas tas ir. Es esmu tā kādreiz darījusi. Tas rada mums stresu un īstenībā tas nav vēlams un arī smadzenes nespēja multitaskot, ja? Bet tas ir par fokusu trenēšanu ar laiku. Izlēmt noteikti prioritātes. Izsvērt visas iespējas pareizākā lēmuma pieņemšanai. Es zinu, cik daudz jautājumu. Kamēr es lasu, tie, kas webinārā te esat, uzrakstiet čatā no 1 līdz 10, kas tev šobrīd aktuālākais. Labi? Es pabeigšu sarakstu. Vienkārši cipariņus, 1, 10, 8, vienalga. Ieraudzīt iespējamos draudus. It kā viss labi, viss kārtībā. Es zinu, ko darīšu, jā, varbūt tur kaut kāds izaicinājums, bet tād, kad es tā skaļi runāju, atbildu uz jautājumiem, es ieraugu, ka tur īstenībā parādās potenciāli vai nu šķēršļi, vai nu draudi, ko es varu laicīgi domāt, ko darīt, vai ne? Un arī paskatīties uz situāciju no malas. Ziniet kā? Reizēm īpaši darbā mums tāda tuneļa vision, kā lai latviski pasaka, tuneļa, Laila, help. Redze nevar teikt, bet, sapratāt domu. Vai kā tu teiksi, tunnel vision? Lapes uz acīm. Klapes, latviskojām tikko, ja mēs te kolektīvi ar klapēm uz acīm redzu tikai vienu. Jā, tā kā zirdziņš redzu tikai uz mājām ceļu, un es īstenībā neredzu, ka blakus man ir konkurence, es neredzu, ka īstenībā man ir konflikts pa labi darbā, kaut kur veidojās, vai ne? Tāpēc pastīties situāciju no malas. Saplānot pa soļiem darāmos darbus. Patiešām man gandrīz jāsacina, ka šis ir no coachinga pats labākais punkts. Ka beidzās viss, ko es darīšu. Es, protams, kā labotības un stresa pārvaldības coaches ļoti par šo priecājos, jo reizēm ir tā, ka neko nevar izdarīt, bet šo vienu lietu gan es apņemos darīt, un cilvēks aiziet un izdara. Beig gribēt un sāk darīt. Kā jums šāds punkts? Laila, kāda mums aptauja sanāca tagad? Zinu, kā ļoti dažādi atkārtojas. Pirmais punkts, desmitnieki ir vairāk, man te skaitā. Ir kaut kādi salikumi, kad, piemēram, Guna raksta 4, 6, 8 un 10.
7 ir arī 4, 6. Tā kā ļoti dažādi, ja katram būtu aktuāls savs jautājums. Nu, skaisti. Tas liecina, ka pirmais, ko jūs izdarījāt, jūs jau sākāt apzināties, kur jūs esat, ja pat jūs redzat šādas te ekrānā uzskaitījumu, vai ne? Ko kauči attīsta, vai ko mēs, kā kauči, gan tie, kas studē, solīt pa solītim attīsta kādas kompetences? No vienas puses tās ir profesionālas kompetences, jo coachings ir profesija, vai coach ir profesija. No otras puses, mammas un tēti mīļie, paskatieties kopā ekrānā. Redzēt, pamanīt, klausīties, uzdot jautājumus. Šeit būs kāpēc spēcīgs jautājums, mēs nejautāsim, vai tu izdarīji, vai tu atnesīsi, jo tur ir atbildi jā, nē, bet mēs uzdosim jautājumu, kas tev ir nepieciešams, lai tu izdarītu šo lietu, ko tu vakar apsolīji. Un pavisam cita atbilde būs, tāpēc, ka man ir jādomā, ko tev atbildēt. Ja? Kaut kādā veidā veicina arī atbildības uzņemšanos. Tieši tas jautājums tam, piemēram, pusaudzim, tiešām viņš liks atbildību uzņemties, jo tu taču atbildi to, ko tu man saki tagad. Skaidra komunikācija. Un arī darba vidē, ja šīs ir tās coachinga kompetences, bet arī darba vidē viss šīs iemaņas ir nepieciešams. Gan, starp citu, ne tikai vadītājiem, parasti saka vadītājiem, līderiem, jebkuram no mums. Jā, protams, līguma slēgšana coachinga jums nebūs vajadzīga, bet tas ir tas, kas notiek coachingā. Pilnīga klātbūtne. Kad nāk coach, pie coacha nāk klients, tad ir pilnīga klātbūtne, un coach ir pilnīgi jūsu sarunas biedrs, nevis ar savām domām, ne kaut kur citur. Mērķu plānošana. Atkal atgriežamies pie dzīves, vai tas nav nepieciešams dzīvē, arī ir. Tā kā tie coachi, mīļie mani kolēģi, vai ne, cik tas ļoti noder dzīvē un arī darbā, tas, ko mēs mācamies. Jo nav noslēpums, piemēram, arī metacoachu skolā atnāk kādi cilvēki, kas saka, nē, man tas nav darbam, es vienkārši gribu pašattīstībai, vai ne? Un mācās līdz iegūst certifikātu. Jā, tas par kompetencēm, ko coachings attīsta. Un nākošais jautājums. Ko tu jau dari par to, ko tu uzrakstīji? Skatāties savā lapā, ko tu jau uzrakstīji, tas mērķis vai tas jautājums, ko tu gribētu, ko tu jau dari, lai tu to iegūtu. Uzskaitat sev vismaz 3 punktus, kamēr es stāstīšu. Kā šo skatīties, kā lai es atbildu, ja? Nu, piemēram, tu varētu domāt, ko es jau izpētīju, ko es jau uzzināju. Ko es jau mēģināju darīt? Vai kam es jau pajautāju? Ko es jau mēģināju darīt un kādi bija rezultāti? Ja? Ar ko man jārēķinās, ja es to darīšu? Kas ir mans mērķis? Ar ko man jārēķinās? Nu, man būs jārēķinās, ka nebūs laika tur bērniem. Ja tā ir mācības, piemēram, ja es gribu kursu, viņš būs sestdienas svētdien. Kas ir taisnība? Tādi daudz ir dažādi kursi. Vai vakaros? Ar ko man jārēķinās, ja mācības vai šīs te konference, piemēram, ko es gribu rīkot, vai es gribu piedalīties, viņa notiks darba dienā. Nu, man jārēķinās, ka es nevarēšu veselu dienu tur strādāt. Un tas būs varbūt tajā periodā, ka es nevaru to atļauties. Ja? Piefiksējāt? Iesim tālāk. Tie, kas video skatās, es arī, ja jūs vēlaties, varat iet cauri šādiem jautājumiem. Ko tad sagaidīt no sadarbības ar to sadarbības partneri, kas ir jūsu izaugsmes treneris vai veicinātājs? Atbilstošas zināšanas šis speciālists ir iegūs, ir dažādas skolas, ir Latvijā vairākas, ir ārzemēs vairākas, un viņam ir certifikāts beigās izsniegts, kur ir apliecinājums, ka atbilstošas kompetences, atbilstošā kārtībā, stundu skaitā ir iegūtas. Tā ir profesija arī Latvijā. Tad, ja tu mācies coachingā vai coachingu ar certificētu programmu, tu esi apgūst profesiju. Jā, un profesionāls atbalsts un izaugsmes veicinātājs, jā, būs personīgajos jautājumos un arī darba jautājumos. Un sadarbības partneri savā ceļā tu iegūsi, savai mērķu sasniegšanai. Ar to tu vari rēķināties. Un vienmēr būt uz priekšu. Var drusciņu uz atpakaļ, bet tā pavisam pieredzēja, ja? Bet uz priekšu. Kā es no punkta A uz punktu B varu nokļūt. Ir dažādas asociācijas, vienkārši tad, ja jums interesē drusciņi vairāk, tad kā tie standarti vai kādās kompetences ir ļoti dažādas asociācijas, jaunākas, vecākas, šī ir asociācija, kur šī skola pieder. Ir redzēt, cik daudz viņas senākā vai vecākā, nu tā nav labi laikam teikt vecākā vai plašākā, drīzāk ir ICF vai ICF federācija, International Coaching Federation,
Un te jūs varat vienkārši redzēt, ka tā patiešām ir tāda joma, kas joprojām attīstās, kas joprojām tiek pētīta. Starp citu, jau akadēmiski tiek pētīta, tas nav tāpat vien. Tā kā man par to ļoti prieks liels, ka tā joma attīstās. Process. Tu atnāc pie koča, neko nezini par to, bet kāds teica, ka tur tā labi iegūmi varētu būt, un tev ir varbūt šīs te krustceles, par ko webināru sākumā es minēju. Sākumā būs iepazīšanās. Piemēram, ja tu nāks pie manis un neko nezini, es veltīšu daudz laika, lai izstāstītu par procesu, par to, kas tas ir, atbildētu uz visiem taviem jautājumiem, iepazīstinātu ar sevi, lai tev nav tādi jautājumi kaut kur pa vidu. Pagaid, ko viņi īsti darīja? Ja? Tad tālāk jau būs mērķu uzstādīšana. Kas tev šodienai ir par jautājumu? Ko tu gribi šodien risināt? Kāds ir tavs jautājums? Un pēc tam nākošais posms būs, kas ir tā realitāte, ko tu jau dari vai darīji šī jautājuma risināšanā. Pēc tam būs nākošais solis, kas ir tās iespējas, ko tu vari darīt, ja, pēc tam, kad tu jau izdarīji, bet kas ir vēl? Un tad ir viens tāds magic coaching jautājums, un kas vēl? Un ko vēl? Un ja tu padomātu minūti, ko vēl tu varētu darīt? Reizēm tā, ka klienti pilnīgi frustrējās pie šiem jautājumiem, vai ne? Nu, 5. būs tas darbības plāns, ko es teicu coaching sesijas beigās, tu aizies ar plānu. Nu, jā, reizēm ir tā, ka es neko nezinu, ko darīt. Īstenībā man tā nav bijis nevienā sesijā. Cilvēks vienalga izdomā pat mazo solīti. Ļoti labi ir pajautāt, ko tu darīsi turpmāko 24 stundu laikā. Bijis 72, bet es neticu 72 stundām. Es uzskatu, ka 24 stundām, ja ne pat tūliņ 12. Konfidencialitātes, neutralitātes tādā atmosfērā tas viss notiks. Ja, tie, kas neko nezināja par coaching procesu, nu tad tagad jūs zināsiet, kādi tie pamatsoļi ir. Ir, protams, dažādas coaching pieejas, bet šis ir viens no pamatmodeļiem, kāds viņš ir izskatās. Pats process, regulārs tikšanās, kā es minēju, konfidenciālā vidē, šis ļoti, ļoti būtiski darbā ir, vai darba vadītājiem, vai komandu vadītājiem. Man ir bijuši atzīšanās, ka tu zini, ko es secināju? Šī ir beidzot brīva vieta man padomāt. Laiks, brīvs laiks padomāt. Ja domājaties tajā darba dumnāt uz skrien, un šeit ir pat tiešām stunda tikai sev. Tas pat ir ieguvums. Jā, droši atvērta komunikācija. Apkopojums, atspoguļojums, nekādā brīdī nepadomu tie nebūs. Un vienmēr arī atbalsts, reizēm izaicinājums. Atcerieties, teicu par to jautājumu, ja, kas tev sāk frustrēt. Atgriezeniskā saite un arī noteikti tās dažādas metodas, lai tu varētu šo mērķi sasniegt. Dažādi mērķi, dažādas metodas. Tu viņu vienu grāmatu forši parādīšu, tie, kas līdz beigām pagaidīs, viņa jau sen pieejama, bet ļoti, ļoti noderīga. Un darbības soļi. Nu, tātad šis ir tas, ko tu vari sagaidīt. Atcerieties tagad visus tos punktus, ko jūs pierakstījāt aptaujā, kas tev būtu aktuāls, ja, no 1 līdz 10. Tad, lūk, izejot šādu procesu, tu varētu potenciāli dabūt atbildi uz savu jautājumu. Gribēju ielikt vienu, tāpat nav, ir teorija, bet īstenībā gan jau zinat šīs sadaļas par to, ka izaugsmes ceļš nevienmēr ir rozēmkaisīts. Ir arī ērkšķi pa vidu, ja? Jo komforta zona ir tur, ka mēs atrodamies, un ja es neko negribu mainīt un gadiem nemainos, tad varbūt ir tā rutīna, ka man gribās tomēr lekt kaut kur un kaut ko darīt un kaut ko sākt darīt. Ir jums tā bijis, es gribētu, bet bail, piemēram. Nu, manā gadījumā tas varētu būt, ja es tā atceros, tad, kad man pirmo reizi bija jāsāk runāt konferencēs, un tad tās lielās skatuves un pilnīgi rokas trīc, ja? Ak, Dievs, un kā, un tas mikrofons rokās, un klikeris otrā rokā, un tad pēkšņi ir klikeris pie mutes un ar mikrofonu bakstu slaidus, ja? Kā es to darīšu? Un iepriekšējā vakarā ir, ak, Dievs, kā es to izdarīšu? Un tā ir tā sarkanā līnija, ko jūs tagad redzat. Baiļu zona. Bet nebija varianti, es biju apsolījusi. Un tād jau aizgāja mācīšanās zona. Redzat tālāk, zilā? Es, jā, 2 reizes šitā samiksēju mikrofonu ar klikeri, ja tas ir slaidu pārslēdzējis otrā rokā. Nu, tad jau es iemācījos, ka tā, kā to nedarīt. Un tad 3. ir tā izaugsmes zona, 4. sanāk, izaugsmes zona, kur es jau nākošais savādāk daru. Tad es jau tur stāvu nevis maliņā, bet pa vidu. Tad es zinu, kā tā skatuve apgūstu ar katru reizi kaut ko vairāk.
Tas tikai par to, ka jā, mēs gribam izaugt, bet mums jārēķinās, ka tā sarkanā līnija tur būs. Tas ir tikai normāli, cilvēcīgi, un tā tas var būt. Ceļš uz augšu, vai ne? Rakstam trešo atbildi, precīzāk, trešo punktu tajā, kam jūs ejat cauri šajā te coaching sesijā. Kādas iespējas tev ir sasniegt tavu mērķi, tas, ko tu uzrakstīji, ja? Pirmā, kas ienāca prātā, kādas tev ir iespējas sasniegt tavu mērķi? Varbūt kādam nauda jāsakrāj. Varbūt kaut kur jāpiesakās. Varbūt kaut kāds ceļojums laicīgi jānopērk. Varbūt, kad stāsts ir vispār pārvākties dzīvot kaut kur, vai arī kaut ko studēt, tad tas var būt Latvijā, tas var būt ārzemēs. Kāda tev ir iespēja sasniegt mērķi? Tur varbūt kurš man var palīdzēt, kurš man var atbalstīt, ko es pats vai pati varu darīt. Šeit jūs varat rakstīt, ja? Kamēr es runāju. Laila, Dan? Ja? Laila, es eju uz priekšu. Kā var būt noderīgs coachings izaugsmas procesā? Nu šādi. Coach nebūs tas, kas varbūt tev izvilks no kaut kādas tādas situācijas vai problēmām, bet coach būs tavs līdzgaitnieks, kas tev var sniegt mentāli, sniegt roku un atbalstu, lai palīdzētu tev ieraudzīt, kā tu pati vai pats vari tikt ārā. Un caur to procesu arī notiek personīgā un profesionālā izaugsme. Tāpēc, ka tu vari nākt par darba jautājumiem. Es, piemēram, tikai strādāju ar darba jautājumiem, ar vadītājiem, ar grupām, komandām. Es nestrādāju varbūt dzīvi, par laulībām, par attiecībām. Tam ir ļoti daudz superīgi speciālisti. Katrs kaut kur fokusējās, tur, kur izvēlās. Šis man mīļais slaids par to, ko dod coachings. Ja? Paskatieties, ir kreisajā pusē kausiņš galvā, un pēc tam ir plāns A, plāns B, zinu, ko daru. Nu, tīri tā metaforiski. Ja, un coaching sadarbības rezultātā patiešām man ir skaidrība lielāka. Varbūt ne ar pirmo reizi, varbūt ne ar pirmo sesiju. Vadītājiem ir arī strateģiskās sesijas, kur mēs varam 2-3 stundas strādāt, kā strukturēt, kā pārveidot, kā optimizēt varbūt darba procesus, komandas, kā varbūt samiksēt, ja, vai arī strateģiskos mērķus, kā uzstādīt. Te viņas vienkārši nebūs tā 1 stunda individuāli, ka jūs sarunu notiek, bet būs garākas. Grupas komandas ir 3 stundas līdz 3 stundām. Ir gan 2, gan līdz 3, kā nu kuram paliek laiks. Bet es uzskatu tomēr, ka 3 stundas ir optimāli ar pauzi. Ir reāli izpildāmi mērķi. Reāli izpildāmi. Nevis sapņainie mērķi, ja? Bet tur ir konkrēta lieta, kā var būt reāli izpildāms mērķis. Un kas man liekas ir ļoti būtiski, man ir atbalsts. Man ir tas cilvēks, kas ir speciāls, pie kā es zinu, kad es došos. Kāds izvēlas iet reizi mēnesī, kāds izvēlas reizi nedēļā, kāds izvēlas reizi 3. Nav noteikts laiks, kad ir jāiet, cik bieži pie coacha. Un arī es sāku uzņemties atbildību par savu dzīvi. Es vairs nevaru visus vainot. Ne valdība, atcerieties, ja? Valdība vainīga, vai tur vadība vainīga, vai tur kolēģis vainīgs. Nu, nē. Tas ir mans lēmums, tā ir mana dzīve, un beidzot es ieraugu, ka neviens man nepalīdzēs, neatbalstīs, ja es pirmkārt pati to nesākšu darīt. Nu, lūk, tā kā tas būs rezultāts. Protams, viņš būs katram savs. Nu, reku jums 4. jautājums jūsu coaching sesijā. Kāds ir plāns pa soļiem? Bet varbūt sāc ar pirmo. Kas ir pirmais, ko tu vari izdarīt? Ja? Par iespējām tu paskatījies, tagad paskaties, kas ir tas, ko tu vari darīt. Un būs punkts 1, punkts 2, punkts 3. Kā tu atkal skatīties? Nu, kādas darbības tev ir jāveic, lai tu tiktu līdz tam mērķim? Ko tev svarīgi izdarīt? Pirmo. Svarīgi. Nevis to, ko tu gribi darīt, bet lai mērķi sasniegtu. Ja? Varētu tur būt, ka nu vajag, bet baigi negribos. Nu tad kaut kā piefiksē. Un tad pieraksti, ko tu darīsi turpmāko 24 stundu laikā, lai savu mērķi sasniegtu. Mazu solīti. Varbūt piezvanīšu, varbūt pajautāšu, varbūt pameklēšu. Labi? Uzrakstiet sev uz lapas. Tā rodās tas darbības plāns, par ko es stāstu. Jā, un kādas darbā vēl uz noslēgumā noderīgas iemaņas var attīstīt coaching sesijās? Tās jau būs tās profesionālās vai ne? Profesionālā attīstība.
jau iepazīt sevi ar to, kā es no malas paskatījos situāciju, izvērtēju savu reakciju, sapratu, ka varbūt mani mērķi ir pārāk lieli un tāpēc man viņi ir jāsamazina. Es par sevi ļoti daudz ko uzzināju. Komunikācija, laika pārvaldība, stresa pārvaldība, ja? Kā es teicu, coachings, kāpēc es strādāju kā stresa, kā labotības coach, tāpēc, kad es redzu, ka tas strādā arī samazināt stresu. Atgriezniskās saites, kaut kā saprot, deleģēšana, darba organizācija, prioritātes un lēmums, kā pieņemt. Redziet, cik daudz noderīgas lietas darbā. Un ar coachingu palīdzību vai coacha palīdzību mēs šo varam visu apgūt. Coachinga metodes. Nu tad metodes paskatāmies vēl, kā es teicu, vienmēr webināra beigās ielieku kādu metodi. Atcerieties šo bildi, vai ne? Liekšu klāt metodi. Un pirmā lieta ir sapildi savu komforta zonu. Kas ir ierasts, pierasts, patīk, mieriņš, man tur viss labi, darbā viss kārtībā, īsti neko nevajag. Ja? Visu savu komforta zonu sapildi. Kas ir tas, kā tu vari teikt, šeit es esmu komfortā. Ar šiem diviem cilvēkiem, jā, šis ir, nezinu, vai ģimene, bet nu tur tālāk jau tie vairs nav mani komforta zonas cilvēki. Otrais solis būs, ko tu vēlies apgūt, mācīties, prast, darīt, praktizēt. Šis viss ir rakstīšanas vai īstenībā coaching sesijā šo var izrunāt. Ko tu vēlies? Atcerieties mans stāsts par floristiku. Nu, vienkārši kaut ko gribēju. Bet es zināju, ka tas būs floristika. Mainīt profesijas vēlos. Arī pirms gadiem 7 pilnībā mainīju profesiju. Pilnībā. Es biju vadītājs amatā, darba ņēmējs, es biju starptautiskā uzņēmumā, un šobrīd man pašai ir privāta praksa un uzņēmums, un sadarbojos ar citiem uzņēmumiem. Publiski uzstāties. Sapratu, visiem cilvēkiem bail. Nu, labi, ne 100%, bet kādiem 60, 70 bail no uzstāšanās. Un tad tas jāmācās, jāpraktizē. Kaut ko, kas ir tas, ko tu vēlies. Trešais būs, par ko no saraksta 2 tev šķiet, ka tur būtu visvairāk bail. Nezinu, gribu būt sapnis, man ir būt kā jogas instruktori. Jau nodarbojos ar jogu, bet es gribētu, varbūt, ka tā būtu man nākošā profesija. Bet nu kā es to darīšu? Varbūt, ka cilvēkiem, varbūt es neesmu tik vēl spējīga vai spējīgs to izdarīt. Kur baile ir? Kur tā baile? Kas tajā sarkanajā zonā? Un pēdējais, ko vari darīt, lai tu to trešo sarakstu atrisinātu soli pa solim, tā kā tamborēt, es parasti saku. Nevis visu uzreiz, bet ko es varu, un koncentrēties uz to, ko varu, nevis nevaru, nesanāk. Reāli, praktiski, racionāli, ko es varu? Konkrēti, es varu pajautāt kādam citam pieredzi, viņš arī tam gāja cauri. Jā, ir cilvēki, kas strādāja biznesā, un tad viņi nomainīja savu nodarbošanos un kļuva pilnīgi cits jomas speciālists. Sākums nebija viegls. Tā bija viena metode. Nu, šī ir tā metode, ko tie, kas coachi esat, ir tie gudrie mērķi vai sasniedzamo mērķu metode, kur mēs noteikti runāsim par to, kā viņu uzstādīt. 5 punkti būs. Specifika angļu valodā, tātad konkrēts latviski, es viņu to savu mērķi vai būtu sapni ietērpju konkrētos punktos. Pirmkārt, konkrēti, lai būtu. Toņās būs piemēri, es tikai parādīšu metodi. Otrs būs kaut kā izmērāms, kā es zināšu, ka mērķis radās vai taps, vai kā es viņu mērīšu. Tie būs centimetri, metri. Dāmām supermērķis vienmēr nomest svaru, piemēram, Ziemassvētku nāk balles turnījās un balles kleitā nelienu iekšā. Tad cik par konkrēti vai centimetri vai kilogramu. Sasniedzams, cik tas ir sasniedzams. Tā kā es pilnīgi sāpņoju, vai arī reāli patiešām, jā, man ir gan laiks, gan nauda, gan cilvēki palīgā, kas man apkārt ir sasniedzams. Cik tev nozīmīgs? Nu, ja mēs par balvi, nu, es gribu skaisti izskatīties, vai ne, dāmas? Ļoti nozīmīgs. Un pēdējais, ar ko tu esi gatavs darīt laikā, pirmais solis, tieši tā kā mēs jau izgājām cauri, kas ir tas, ko tu darīsi 24 stundu laikā? Beigšu ēst šokolādi vakarā katru dienu, vai ne? Jā, paskatīsimies piemēru. Paņemsim šādu piemēru. Nu, tā kā mēs par personīgo izaugsmu runājam, tad piemērs arī būs par to. Nu, piemēram, es gribu kaut ko jaunu mācīties. Ja šādi pasaka, supermērķis, vai ne? Laila, kas pietrūks šādā mērķa formulējumā? Nu, es kaut ko gribu, lai mācīties. Ko tu man teiktu? Nu, te viss pietrūkst. Nav konkrēti, nav izmērāms, nav laikā salikts. Respektīvi, šis ir mērķis aiziet tur, nezinu, kur paņemt to, nezinu ko.
Es tev došu precīzāk, labi, skaties. Es uz tevi tagad pārbaudīšu. Lai es iešu mācīties, lai būtu man interesanti un noderīgi. Redzi, es pieliku kaut ko klāt. Der? Nu, te parādās jau kaut kādi apzīmējumi, ja, kaut kādi kriteriji, interesanti un noderīgi. Ja. Aha. Tomēr vēl nav skaidrs par to konkrētumu un par laikiem un iedarību. Rekā. Sanāks neliela reklāma, bet vienkārši reāli, tāpēc, ka mēs arī ar Lailu esam metakoču skolu beigušas. Rīt pat pieteikšos mācīties coachingu metakoču skolā no 24. janvāra, redzi, lai es iegūtu jaunu profesiju, jo man tas ir ļoti nozīmīgi. Derēs šāds jau mērķis? Zini, kā tas jau ir labāk. Te es vēl, piemēram, ja es strādātu ar tādu mērķi, es vēl palūkotos par to sasniedzami. Ja? Cik tas ir iedarīgs manā dzīvē šobrīd, jo šis konkrēts mērķis, nu, es zinu, par ko iet runa, tur ir laika patēriņš. Ja? Paskatītos, vai iedarēsies manā dzīvē. Nu, to ar koču izrunāsim. Ja? Skatieties, nākošais. Mums ir darbā visai komandai labāk jāstrādā. Saka jums vadītājs, un jūs kā komandas biedrs ejiet un labāk strādājat. Forši, vai ne? Vai arī mums projekta komandai jāstrādā produktīvāk. Ja? Nevis vienkārši labāk, bet produktīvāk, lai sasniegtu ieplānotos rezultātus. Nu, atkal jau kaut kas ir precīzāks, bet pēdējais ir 24. gada 1. ceturksnī, tas ir nākošais gads, nosvinēsim jauno gadu. Nobalēsimies, un tad gan projektu komandai veiksmīgi jārealizē 3 projekti. Visi 3, tātad tur jau konkrēti kaut kas zināms, lai sasniegtu plānotos rezultātus. Te mēs varētu turpināt, kas īstenībā ir plus 10% un tā tālāk un tā tālāk. Galvenais, ka domu sapratāt tie, kas neko par coachingu nezina, un ka šāda viena metode jums var būt noderīga. Starp citu, arī ģimenē kaut ko plānojot. Ceļojums plānojot vai ne? Vai kaut ko iegādāties lielāku. Tā kā lūdzu, jums vēl viena metode. Nu, tad, ko tad jūs darījāt šajā coachinga sesijā? Ja? Daži jautājumi tika uzdoti, kas īstenībā ir grow pamat metode coachingā. Un pirmais solis ir uzstādīt mērķi. Atcerieties jautājums pašā sākumā, kas ir tas, ko tu gribi savai izaugsmē. Kas ir tas, ko tu gribi darīt savai izaugsmē. Un tad uzraksti mērķi. Kas ir tas, realitāti izpētam, kas ir tas, ko tu jau dari? Tad man arī jautāja, ko tu jau dari, lai savu mērķi sasniegtu. Un tad tās iespējas. Kādas iespējas tev ir, lai tu tiktu līdz tam mērķim, lai tas sapnis, kas pārvērtās par mērķi, tiktu realizēts. Un pēdējais ir plāns. Ja? Es ceru, ka tie, kas padomāja vismaz, varbūt neuzrakstījāt, bet padomājāt, kāds ir plāns pa soļiem. Kas ir tas, ko tu darīsi? Un kas ir tas, ko tu darīsi pirmais solis? Ļoti, ļoti, ļoti noderīgs no 1 līdz 10, cik tu tici, ka patiešām šito izdarīsi. Laila, es neprasīšu, jā, es tieši tev gribēju dot vārdu, ja varēsi pateikt, es tev neprasīšu tavu mērķi, bet es zinu, ka tu gāji cauri, varbūt ir kaut kādi komentāri, bet lūdzu pasaki sākumā, pirms tu redzēji pacēli roku. Ar ko svarīgi no 1 līdz 10 ir, kā mēs sakam, coachingā nomērīt? Ar ko tas ir svarīgi cilvēkam? Jā, par to tieši arī gribēju nokomentēt. Šis ir jautājums sev, vai, ja coach uzdod tas par pārliecību, skatieties, ielieciet to, cik jūs esat, ielieciet čatā. Jūs izgājāt cauri tādai mini-tehnikai, mini-coaching sesijai cauri, cik jūs ticat no 1 līdz 10 paši sev, ka jūs to izdarīsiet, ko saplānojāt savā plānā. Ielieciet, paskatīsimies, kāds mums būs rādītājs. Un, ja mērījums ir lana 7 un uz leju, potenciāli mums būs zemapziņā vēlme izdomāt atrunas. Vai arī atradīsim tās atrunas, vai arī ir kaut kādas lietas, līdz kurām vēl nav padomāts. Ja? Piemēram, es skatos, ir arī 5, 6. Manā gadījumā, piemēram, es tikko uzdevu sev jautājumu, man tiešām ir plāniņš sarakstīts, kur es cītīgi strādāju, un es sev atbildēju uz jautājumu, cik es esmu pārliecināta un ticu, ka es to darīšu. Un mana atbilde bija 6, 7, un es sev uzdevu nākamo jautājumu. Kas ir? Kāpēc ne 10? Jā, Aiva, Laura, piemēram, kāpēc ir 5, 6, kāpēc nav 10? Ja? Jo
Tad mēs varam iedot sev papildus atbildes. Un, piemēram, manā gadījumā es vienkārši sapratu, ka tā īsti nav reāli, nu, nav mana pirmā prioritāte. Ja, līdz ar to man tur ir laika plānošanas jautājums. Man viens no punktiem ir saplānot laiku. Ja es saplānošu laiku, atradīšu laiku, tad es to izdarīšu. Ja nē, tad es nedarīšu, jo Evija tur uzdeva vienu jautājumu pa ceļam, kāds ir lielākais izaicinājums. Un es sapratu, ka šis mans mērķis ir gribu līmenī, nu, tāds attīstības līmenī, bet izaicinājums ir viens patiešām šobrīd eksistē. Un varbūt tur ir vairāk sākumā jāpievērš uzmanība un jāapgūst kaut kādas jaunas prasmes un iemaņas. Jā, līdz ar to mana atbilde godīgā ir 6, 7. Un ir dažas lietas, kas ir jāņem vērā. Ja, tieši tāpēc mēs uzdodam sev šādu jautājumu. Tas ir par godīgumu pret sevi. Ja. Un atbildība beigās arī, vai ne? Kurš to darīs? Es. Paldies tev, paldies, Ritīgi. Jā, labi par šo, ko tikko pastāstīji, kur tā ir. Mīļie, tie, kam ir 5, tie, kam ir 6 jautājumi, pajautāt vēl vari, kas man vajadzīgs līdz, ja 5, tad līdz 6. Lēla. Pa solītim. Kas tev vajadzīgs par to mazo solīti? Un atbildēt, aha, ja man tas būs, tad līdz 7. Kas man vajadzīgs? Un šādā veidā tu vienkārši sapratīsi, kāds tas ceļš izskatās uz šo te mērķi. Nu, lūk, tā kā pilnīgi nemanot, jūs esat apguvuši un izmēģinājuši grow pamatmetodi, kas ir coachingam, un es ceru, ka noderēja, es ceru, ka arī izmantosiet. Un tāpēc gan lūdzu čatā uzrakstiet, nu tā vismaz, lai skaļi pateiktu visumam, kas ir tas, ko tu viena lieta darīsi pirmā lieta, pirmais solis. Jebkās liels, mazs, pirmais solis, kas būs, kā viņš izklausās, kas tas ir, ko tu darīsi. Labi? Uzrakstiet te čatā lūdzu. Kāpēc? Tāpēc, ka es nezinu, no kurienes nāk, bet bija arī pētīts, ka ja es skaļi pasaku, ko es apņēmos, tad tam ir tendence notikt vairāk, nekā es vienkārši savā galvā pati izdomāju. Pati es uzrakstīju. Es varu izmantot šo mirkli un pateikt skaļi, kāds ir mans pirmais solis. Nu, lūdzu, saki, lai notiek tev. Būs idejas citiem. Mans pirmais solis, es šodien pēc webināra uzrakstīšu Leldei īziņu WhatsAppā un pajautāšu, kādu aplikāciju viņa lieto. Ja, tā kā mīļi solīts, man tas prasīs 1 minūti. Nu, redz, un tev ir zināms jau kam, vai ne? Tev nav vienkārši galvā piezvanīt. Tev konkrēti jau kam, cikos, tāpēc, kad mēs ar tevi zinām, cikos webinārs beigsies, un parādās jau konkrētība. Ziniet, kas notiek vēl? Tajā brīdī man vairs nav jautājumu, man ir skaidrība. Man vairs nav stress, kā es tur tikšu līdz tam mērķim. Beigšu tērēt naudu uz saldumiem, ko Lana, bezjēdzīgiem pirkumiem, jā. Atjaunošu info, CV, Guna, lai izdodās, Lana, lai izdodās. Jā, super. Maza lieta, it kā jau viņa nav jābūt, ka es aiziešu, nopirkšu, visādi varbūt. Varbūt atvēršu grāmatu, pastīšos, kas tur bija, vai gribu salikt grāmatas, tas bija atkal mans stāsts, izvēlēties no 20 grāmatām 5, ko tad es lasīšu. Darbība kaut kāda. Labi, paldies, iesim tālāk. Pēdējā metode būs gribu un daru, un šī gan es, kā labotības kočs, gribēju ielikt arī pie personīgās izaugsmes. Tad, kad es lidoju savā galvā, gribu, nesaprotu, kā es daru, vai gribu, vai nedaru, kalambūrs. Nu, tad vienkārši ļoti konkrēti gribu un daru un sarakstu. Es gribu vadīt šādus webinārus, man tas ļoti patīk, un es to arī daru. Man patīk taisīt prezentācijas. Es tagad vienkārši par savu profesionālo jomu jāstāstu. Tev katram ir savējā. Un es to arī daru. Un es sarakstu, kas man te patīk, ko es daru. Un es arī gribu. Tāda ir nākošais saraksts. Man patīk un es gribu, bet es nedaru. Un es sarakstu, un tas saraksts varētu būt 100 lietas, un tas saraksts varētu būt 2 lietas tev. Trešais būs, es negribu, bet jādara. Nu, man tā ir grāmatvedība, visi Excel. Ar visu to, ka es apgūstu, es visu zinu, bet nav mana sirds lieta. Bet es taču daru, vai ne? Kā man patīk pēdējais punkts? Negribu un nedaru. Punkts, viss. Bet es arī to sarakstīšu. Laila, atkal, kā tev šķiet, ko šis iedotu, ja jau mēs par labklājību domājam? Zini, kā, manuprāt, es neesmu provējis uz sevīm, ja, bet pirmām kārtām apzināšanās, kur es esmu šobrīd, tāds kā realitātes izpēti. Un es pieļauju, ka man tas lielākais ieguvums būtu
Ļoti bieži mēs savā ikdienas rutīnā par katru darbību nepadomājam, vai tas tiešām ir jādara. Jā, vienkārši automātā daram. Un tajā, kas ir negribu bet daru, var parādīties lietas, kuras vienkārši var izsvītrot. Nu, tā kā neviens nenomirs, ja es to nedarīšu, piemēram. Un tas, ko tu aprakstīji, paldies, gribu papildināt sakāmo, ir saistīts arī ar laika plānošanu un uzdevumu prioritāšu izvirzīšanu. Un, ja mēs par coachingu, tad, te, protams, izpeld viens kvadrants, kurš ir otrais kvadrants, kurš strādāt coaching sesijās. Jūs zināt, kā ir? Tagad es gan tā no stresa pārvaldības, ja es visu laiku daru to, kas man nepatīk, negribu, bet daru, tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka prasa, tāpēc, ka man darbā uzlika, tāpēc, ka mājās pienākums dzirdat? Oi, mēs ilgi tā nevaram izturēt, tāpēc arī tādu apzinātību aicinu izmēģināt. Šoreiz nesanāca, bet tad varat noskatīties video vai pierakstīt vai uztaisīt ekrānu šāviņu, izmēģiniet lūdzu un saliekat kopā varbūt ar to mērķi, ko jūs šodien izmēģinājāt. Tālūk, tas viss no metodēm un vēl viena gan varbūt kādam Ziemassvētku dāvanā nodari, kur tad meklēt citas metodas ir ļoti daudz. Nu, Laila pastāst pati par grāmatu, labi? Jā, tas ir mans un kolēģis mīļums. 2 gadus atpakaļ mēs izveidojām grāmatu. Tur ir 107 coachinga tehnikas gan pašcoachingam, ko var lietot strādājot ar sevi, gan arī coachiem, kas strādā ar citiem cilvēkiem, un arī komandām, piemēram, ja jūs esat vadītājs vai personāla speciālists, vai patiesībā arī ģimenē var lietot. Tā kā 107 tehnikas aprakstītas pa soļiem, ko darīt. Ļoti, ļoti noderīgi. Un tas ir jūs tie, kas patiešām, kā tu teici, jo ir arī tāda lieta kā pašcoachings. Tas nozīmē, ka es vienkārši ņemu metodu, tā kā jūs tagad kopā ar mani, un pildat, un pamēģinat. Ieguvumi ir cipariski pierādām. Te mēs arī paskatījāmies, ir ICF publicējis. Nu, viņi ir tiešām statistiski. Ja? Gan mērķi izvirzīšana uzlabojās, gan līdzsvarotāka dzīve parādās, gan stresa līmenis samazinājās, ja? Ko es jau minēju no savas prakses, kā es redzu, kā tas notiek un kam dēļ tiešām coachingam ir efekts. Un potenciāli es atklāju. Nu, mūžam nedomāju, ka tāda pušķa man būs kā floristikas kursa tajā izlaidumā. Nu. Lielāka pašapziņa parādās. Es varu, ciest nevarēju tos Exceļus, bet es viņus pildīju un es varu. Kāpēc raķete? Nu, ne jau par kosmosu mums te, bet metaforiski. Ziniet, kā tur sākumā ir 10, 9, 8 un tā gatavošanās. Un reizē mums ir mērķi, kas maļās pa galvu. Gribēšana, ka maļās vajadzētu, gribu. Un maļās. Un tad vienā brīdī stop, 10, 9, 8 un šaujam gaisā. Vienalga, vai tu pats ar kādām metodēm, vai tu kādu speciālistu, vai pie coacheja, bet vismaz nesēdēt, ka tur ilgi maļās, un tad radās hauss galvā, un tad arī dažādas nepatīkamas lietas parādās. Tas ir šai sadaļai arī viss. Ja tūliņās mēs pastāstīsim tie, kas vēlas klausīties par, kur tad apgūt coachingu, kur kļūt par jaunas profesijas īpašnieku un kur kļūt par cilvēku, kas profesionāli var atbalstīt citus cilvēkus. Īpaši tiem, kam ir darba jēgas jautājums ļoti svarīgs, tad šis ir viens no tiem, ko mēs vienmēr dzirdam, kad es varu atbalstīt, es varu palīdzēt, un man tas ir svarīgi. Tā ir mana iekšējā personīgā vērtība. No 24. gada 13. janvāra un online būs komanda, ārprāts būs nevis komanda, arī būs komandu coachinga kurs, bet šis nebūs tās. Laila, ko šeit mācīsies cilvēki? Jā, šis ir lielais kurs, kur mēs apmācam coachinga prasmes, sākot no nulles. Ja, visas prasmes, ko Evija arī webināra sākumā stāstīja, bet, ziniet, tas nav tikai par jaunu profesijas iegūšanu. Es, piemēram, šajā kursā pieteicos būdama vadītāja, lai attīstītu savas profesionālās prasmes. Paralēli bonusiņā man nāca privātās kaut kādas mērķu realizācija un tā tālāk. Un tikai pēc tam es kļuvu par coachu. Tā kā reizēm tas nav pat ar mērķi nomainīt profesiju. Reizēm tas ir personīgai izaugsmai. Un cilvēki vienkārši izsakās ļoti labi par šo programmu. Evija pastāstīs tūlīt uz ekrāna. Jūs arī redzat atsauksmes. Un tiešām cilvēkiem tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Nu, jā. Jā, dažus tikai weblapā var iemet, varbūt weblapu čatā, Laila, jā, lai cilvēki var apskatīties vairāk.
Patiešām metakoču coachinga apmācības iesaka ikvienam, kam ir vēlme strādāt ar sevi, apgūt jaunu profesiju vai interesi papildināt savas zināšanas darbam ar cilvēkiem, tātad komandām, vadītājiem. No šī kursa ieguva vērtīgu praktisku informāciju savai profesionālajai darbībai, kā arī lielāku pārliecību par sevi. Un, kā tā pārliecība rodas ar darīšanu, jo jāvada ir ļoti daudz jāpraktizē, kā mēs sakām, trīnieciņos vai 3 studenti kopā strādā un visu laiku vada coachinga sesijas, prakse, un šādā veidā sākumā varbūt šie jautājumi, kā es jau minēju, nebija tik gludi, bet ar laiku un vairāk es klausos arī uzmanību vai uzmanīgāk, tātad es trenēju klausīšanos arī ar laiku un visas citas coachinga kompetences, ko jūs jau redzējat, ko es rādīju. Visaptveroši ir kurs, mums arī raksta absolvents Sanita, un pamats gan personīgai izaugsmē, gan darbam ar klientiem. Jā, jo coach strādā ar cilvēkiem, kas nāk pie tevis ar klientiem vai arī komandas grupas. Coachinga prasmes, kas nostiprinātas apgūstot kursu, ir pielietojams dažādās dzīves situācijās un darbības jomās. Un šeit ir, ko es minēju, tas, ka tu apgūsti šīs te iemaņas, jā, tu vari strādāt ar savā darba vietā, kā Laila izmantot, jā? Strādāt var ar individuāliem klientiem, ja tu izdomā, ka strādāsi kā coach. Bet arī noder mājās, noder ģimenē. Kur bija tās viens absolvents teica, ka maziņais nāk un prasa ģimenē pēc studijām, pēc nodarbības. Nodarbības notiek sestdien, svētdien. Mam, tas jautājums nebūs šodien? Tas jautājums, ja? Tāpēc, ka mamma jau ir uztrenējusi arī mazos bērnus. Tā kā jā, atsauksmes var pastīties, ja kādam interesi, un te Laila izstāstīs par certifikāciju, ja? Jā, šis kurs ir ar certifikāciju, respektīvi izmantoties un nokārtojot kritērijus, kurus jūs šobrīd redzat uz ekrāna, un tas links, ko es iemetu, tur arī ir. Katrs saņem savu certifikātu. Certifikāts ir angļu valodā, lai var izlasīt ne tikai latvieši, bet šobrīd tā pasaule ir atvērta un var strādāt ar jebkuru valstī un jebkurā valodā, kurā jūs pārvaldat. Un kritērijus vienkārši, lai nav tiem cilvēkiem, kas nāk mācīties, vienkārši, lai nav šoks. Tiešām ir daudz, bet coachings manā izpratnē ir darbības vārds. Mēs nevaram coachingu iemācīties izlasot grāmatas. Mēs nevaram vienkārši skatoties. Tas ir jāprovē. Pirmajā momentā varbūt mazāk izdodas, pēc tam labāk un labāk. Līdz ar to tas ir kā braukt ar mašīnu, mācīties. Ja? Ar katru reizi mēs esam sarežģītākās situācijās, un tā tālāk. Mēs nebraucam uzreiz pie Stokmana uz ielas, ja? Mēs to studentu līdz ar to pakāpeniski sakārtojam visas kritērijas, un kā jūs redzat, tur ir gan darbs ar saviem studiju biedriem, gan arī ar komandām, gan arī paskatīties pie citiem profesionāliem coachiem, kā tas strādā, sameklēt arī kaut kādus klientus, vai tie ir kaut kādi darba kolēģi, vai arī kaut kādi tālākie paziņas, varbūt pat pavisam sveši cilvēki, un beigās kārtojam rakstisko eksāmenu, un sesijas ir demonstrācijas pēdējā dienā. Tāds ir process. Un viņš notiek paralēli mācību dienām. Programmā jūs redzēsiet, ir konkrēts mācību dienas, kad mēs tiekamies. Tās ir sestdienas, svētdienas, konkrētajos datumos, 1 vai 2 reizes mēnesī. Bet papildus ir šis. Jā, līdz ar to, jā, tā ir jauna profesija, bet kā jebkuras profesijas apguvēja, tur ir jāvelta laiks. Negribās jūs biedāt tāda antireklāma, bet gribās, lai tas lēmums, ja jūs viņu pieņemat, lai viņš ir apzināts. Ja? Bet rezultātā, pabeidzot mācības, jūs būsiet pietiekami pārliecināti, lai strādātu, ja? Lai sāktu strādāt ar klientiem. Zini, kā reklāma vai ne reklāma, bet mēs jau par realitāti, Laila, līdz ar to, jā, tas ir patiešām tā arī ir. Tas ir dziļš darbs, tas ir daudz jāstrādā, bet, pēc tam arī tās rezultāts būs, kā jūs redzējāt. Skatieties, Ziemassvētki nāk, vai ne? Un tāpēc pirms Ziemassvētkiem, ja kāds grib pieteikties un iekonomēt naudu, tad jums ir iespēja to izdarīt, iekonomēt gandrīz 300 eiro vai 270 eiro būs mazāk jāmaksā par kursu. Bet lūdzu līdz 15. Laila vakaram, līdz vēlam vakaram drīkst, ja, pieteikties Lailai. Reku ir gan e-pasts, gan arī telefons.
Pieskaties, lūdzu, un tad jūs saņemsiet šo atlaidi. Un varbūt, ka tiekamies kursā. Vēl gribēju teikt kaut ko, lai noslēgumā lūdzu. Jā, es gribēju teikt, parasti ir viens jautājums. Kā notiek apmaksa? Ja, ļoti svarīgs jautājums atbildēšu, ja kādam ir aktuāli. Kopējā kursa cena dotajā momentā, ja piesakās līdz 15. decembrim, sastāda 2250 eiro, bet tas nenozīmē, ka ir jāmaksā visu uzreiz. Uzreiz jāsamaksā 250 eiro, lai es pierezervēju vietu, un jūs esat grupā. Un pārējais maksājums ir sadalīts vienkārši proporcionāli mācību mēnešos. No janvāra līdz jūnijam tur ir, man liekas, 330 kaut kas eiro mēnesī, lai ir vienlīdzīgāka finansiāla slodze, jo ir kaut kādi mēneši, kur ir 2 moduļi. Ja? Tā kā tāds ir jautājums parasti. Noteikti, ja būs kaut kādi jautājumi, gan arī aprakstā, jūs redzēsiet, Laura aprakstā atradīsiet mācību datumus. Jā, tad cik bieži aptuveni reizi 3 nedēļās, reizi 4. Ir tā, bet konkrētos datumos. Līdz ar to ir iespēja ieplānot, un pirmais modulis mums ir 13. un 14. janvārī. Pēc mēneša sanāk. Jā, tieši pēc mēneša. Pēc mēneša, mīļie, sanāk, Klau, un Laura sanāk tā, ka jāmācās sestdienā, svētdienā no 10 līdz 5. Ar to gan jāreikinās, ka viens vikends aizies tev uz personīgo vai profesionālo izaugsmu, jā? Ar to arī šodien es saku jums visiem paldies, paldies par aktīvo darbošanos, un man ļoti, ļoti liels prieks par visiem, kas atbildēja uz jautājumiem, izējot šo te mini coachinga sesiju. Paldies visiem, tiekamies varbūt mācībās, ja ne, tad šajā MetaCoach platformā regulāri notiek dažādi webināri, piesakieties, piesakojiet, un tad tiksimies kādā citā webinārā noteikti. Jā.